Grūti kaut ko teikt pēc mūsiem. Vispār tādu Covid nav. Draugi, nav labi. Otrais gols, tā ir vienkārši superīga mašīna. Super, kā es fantastika. Dzērienu, uzkodas un laba atmosfēra tevi jau gaida. Laipni lūgt atpakaļ podkāstā Komposts. Nevis Augsne, kā mēs pagājušreiz pieteicām. Bet tur arī savs stāsts. Kāpēc? Mainījās? Nu, jā. Tagad ir citādāk. Jā. Komposts mēs esam tomēr. O, kā bija sākumā? Augsne. Bet izrādās, ka radio naba, tu vispār biji dzirdējis par tādu rāģiņu. Nu, tas, ko... Jā, es biju dzirdējis, es biju dzirdējis, bet es nezinu, vai viņi kāds klausās. Viņš vispār FM ir, viņš nav kaut kādā AM tīklā. Tā kā iekot poļs, tu var noķert AM klausoties. Vāc, kā Gdaņskas radio. naktī tumšā. Tur nav kāds, mums nestāstīja kūlēns vai kaut kas, ka ķipa naktī tu var uzķert tās AM labāk, jo kaut kas tur netraucē tam signālam. Kas tur diez varētu īstenībā netraucēt, ja tā padomā? Kas naktī savādāk nekā pa dienu? Augstāks, viņš augstumā labāk izplatās. Tu nedzirdēsi par signāliem vispār, ko tu skolā mācījies? Skolā es slazdoju. Nezinu, ka tas saka. Sigurs Adīnam ir tāda rinda kaut Jā, kāda. tas nedās, ka tu esi ģipa baigais tāds. Slazdu karaliņu. Jā, slazdotājs tu esi. Bet, jā, izrādās, ka radio naba, man liekas, tas ir kaut kāds Latvijas universitātes studentu radio. Cik es pēc tā research, izrādās, ka viņiem ir kaut kāds kultūras raidījums Augsne. Ko viņi runā? Pa kultūru. Mēs arī varētu tā. Idejiski, jā, bet mēs nomīzām no tiesas darbiem, jo mums auditorija tā, ka, ir sā. Es 100 kaut kādi 20 skatījumi. Kas atver tādas piskas, tā saka, Principā man senči pazīstamie. Jā, rādu, kroč mums abiem rādu, tas jau ir 80. Arvs Sprūdes zina, ka klausās, viņš man izteica pozitīvas atsauksmes. Nu, tā vēl kaut kā tur, ko YouTube'ā izmetās aizslēdz projām. Kas tas ir? Ja mēs tu ieraugas 100 skatījumiem video, es nevaru tādu pat vaļā, principā. Bet, redz, ir, kas atver, un tas jau ir forši. Nē, lēnām augam. Ar kaut ko jāsāk. Runājot par radio nabu, es vakar biju pie Nabītes. Labīt. Nabītes ir ezers Kuldīgas novadā, Padurs pagastā. Jā, ir tāds ezers. Īstenībā kur? Jo ir gan mazās nabas, gan lielās nabas ezers. Es biju pie abām. Es no sākuma biju pie mazās. Abām, tu tā kā pie abām māsām tik. Un tur pa vidu tiltiņš, kā tu labi zini. Kur tu copi mētās, nezinu, drīkst vai nedrīkst. Tu taču nepirki licenci, vai ne? Man liekas, ka tu biji tas, kas stāstīs, laikam, mašīnai bez licencēm. Nevajag, jā, valdība tikai grib savākt par kāpos. Kāpēc man jāpērk savā zemē, lai gūtu barību? Tā ir mana valsts, tas mans ūdens, mans asins. Es esmu viens, kas šeit būvē viss. Es metīšu, es tās zivs arī savākšu, un es arī tās zivs pēc tam kārtīgi Jā, bet jā, tur var smukt makšķerēt. Frīsnībā ļoti populārs makšķerēšanas vieta. Nu jā, un karoče ir augsts ūdens līmenis. Un līdz ar to ceļš bija aizskalots, parādīšu tev. Vai es jau... Tu man rādīji. Tu redzēji, jā. Es varēšu iemest arī te tā smuku. Kā jūs runājat par montēšanu, jā, man ļoti jāatvainojas cilvēkiem, kas noskatījās pirmo epizodu. Es nezināju, ka tur viss bija tīras. Pusstundu atpakaļ uzzināju. Jā, es tev teicu, reči šoreiz, vai var normālāk to. Bet es domāju, ka tu zini. Nē, es nezināju, jo, karoči, es zināju, ka ir tāda situācija, ka tā notiek, jo šitai pultī viņi neiet kopā ar video. Karoči, tur ir kaut kāds prikols, kad video ierakst citos tajās frames per second. Tu jau nemāk vienkārši. Jā, un es nezinu, un šitas savādāk, un tad tur man ir kaut kā manuāli viņi jāsaliek kopā. Un es, kā montēju, ķipa bija salikts, viss ok. Un izrādās, ka kaut kādā brīdī kaut kas izbīdījies un viss ir slikti. Un tas gaužā. Bet, neko es tagad vismaz zināšu, ka tam man jāpievērš kārtīgi. Tu vari redzēt, cik ir noklausījušies kaut kādā citā platformā? Es varu redzēt, bet to apskatīt. Es mošu, ka tur kādā esmu dolīgi. Es domāju, varbūt visiem rievjās to vidīgi skatīties. Varbūt, visiem tāds. Uz tev skatīties stundu, piemēram. Man ir grūti. Es rūķis, ja vien uzlīdz cepuri virs acī. Jā, tas mūsu studijas patrons. Rūķis. Un jā, kas vēl pēc nedēļa noticis? Apskaties, gadu laiki nomainījušies. Es šodien... Volejbola treneru uz gadu liks cietumā. Un šito es biju palaidis garām. Jā, kad kaut kas tāds, ka mums ir latviešiem arī savus, kā sauc to tur no Amerikas. Es nezinu, atlītēju to filmu. Jā, tas tur vispār ģimnastikas treneris. Jā. Latviešiem arī savus izrādās, jā. Autobusā sūkties. Pasās, jo es reāli palaidu garām. Karoči, tur ir... Man tā Kremļa propaganda vairāk interesē. Man tā tur ir tajos tīklos. Tu esi palaidu garām. Telegramā. Jā, man telegramā šitos nesūta, jā. Es nezinu, ko ar pilno stāstu, bet, karoči, treneris volejbola
Un 14-gadīga meitene gadījies tā, jā, un viņi tā kā bija uz draudzeni, un rēcīgākais tas, kā tu atklāji, viņš brauc Rīgas, saprot, sabiedriskajā autobusā un sūcās. Uzšā kaut karietē vienkārši, jā. Un kaut kas bija izsaukuši pēc, jo teikšu, ka man liekas, ka tur 40-gadīgs cilvēks. Kāda tev dzīvniekam jābūt ir, ne? Pirmkārt, lai to vispār, cik viņam gadu, man liekas, ka uz 40. Es tā domāju, es nevaru samelot, 30 līdz 40. Ir vienalga tajā posmā. Iedomājies, kādam dzīvniekam jābūt. Viņam ir pirmkārt, tu to izdari. Intervēja. Viņu intervēja? Nē, intervēja. Viņš ir bijis bez licences, bez nekā tur vai kaut kas tāds. Un viņš trenējas kaut tā privātajā, tajā pludmales volejbola zāles Rīgā. Tās halles ir. Jā, bet es nezinu, tieši tajā, bet vienā no tajām. Un tur komentēja tas halles īpašnieks. Viņš saka, nē, nu jā, un tāda smīnta, ka bišķi rēcot. Nē, nu viņam, es domāju, viņam ir ģimene, bērni, tur sījās vecais. Viņš vienkārši tāds, nu jā, izrādās, ka šitā beigās ir. Bet jā, iedomājies, kādam tu dzīvniekam jābūt, tu vispārībā pirmkārt, izdomā, ka tev būs 14 gadīgi meitenes attiecības. Un otrais, tu aiziet tādā līmenī, ka tu sabiedriskajā sāc grausties vienkārši. Viņu, kas tā dara? Ko tu gaidīji no tā? Tev ir tāda retorika. Nu, tas bija daudz maz normāli, bet ne jau autobusā. Mājās. Jā, tad mums ir kāds Lerijs Nasārs nebija tas tur. Kāpēc tu zini? Jā, bija es atvedu rūku. Jā. Arī bļēpā šito lasīju. Tu neesi filmu redzējis Netflixā? Tāpēc es arī lasīju par to, jo tu man kaut kad stāstīji par to filmu. Jā, viņa crazy. Viņš bija kā crazy. Kā es iepriekš epizodē stāstīju Wikipēdijas cilvēks, es vienkārši lasīju par viņu Wikipēdiju. Tur tajā filmā bija crazy, ka viņa beigās nemaz. Tai brīdī, kad beidzās filma, viņš pat vēl nebija apciet. Vai bija, varbūt. Jo viņš tur vēl kaut kādā. Tagad, jā, varbūt. Viņš tur bija kaut kāds sadūrs cietumākos pāris reizes. Pelnīt, teiksim tā. Bet visi pedofili dusmīgi. Tagad es man, ka es pateicu tā, pelnīt. Kas to pret viņu ir? Jā, viņš bija kaut cilvēks tomēr. Bet es norādos no domas. Ka viņš kaut kādā izglītības pārvaldē, bet tam strādāja vēl pilsētā, ka viņš beidz tur. Tur bija man liekas, kaut kas tāds ritīgi crazy. Jā, kāpēc man liekas, ka kaut kur bija kaut kāda ideja Amerikā vai kaut kur legalizēt pedofīliem kaut kādu šito te kastrāciju. Man ritīgi liekas, ka es kaut kur lasīju kaut ķīmisko to kastrāciju. Nav to kaut šņoks. Nē, tur kaut kāda savādāka varianta. Es nezinu, kā tas notiek, bet jā, bija kaut kā tāda ideja, man liekas. Kas nav sūdīga ideja. Viņš nevarēs, jā. Tādā ziņā runājot. Jā, bet bija kaut kas tāds. Kad paļubam senos laikos kaut kas tāds bija. Zini, par ko man bija ar strīds vienkārši viņi neticēja sākumā, ka es to izstāstīju. Man liekas, ka Dagnī mūzikas stundās mums to stāstīja, man kādā mūzikas vēsturē, šajā mūzikas skolā, kad dziedātājiem tur Mozart un tādos laikos viņiem grieza olas nost, lai viņiem būtu augstāk. Lai ķipa augstāk balss tev paliktu. Tev ķipa... Tev nav tas balss, tas lūzums vai kaut kas tāds. Vai arī vienkārši visticamāk, tāpēc, ka jaitas noteikti normāli testosteronu. Nu kaut kas tāds. Un es viņai izstāstu, viņa tā kā uz mani pastāst kā uz muļķi, kā vienmēr, ka es kaut ko izstāstu. Jā. Es čist, un es atradu. Es to atradu. Tu atradu tā arī. Jā, Wikipēdijā lapu. Tu gribi teikt, ka Mozartam vai Hovenam nebija olas? Bet tie jau bija nevis dziedātāji, bet tie bija producenti tāds mūsdienu. Kurēji? Mocarts un Beethovens. Viņi jau bija. Jā, tas bija. Pie bass Roberts Rass no variants. Viņi bija, komponisti. Viņi jau atcerēja tās dziesmas, ko pēc tam citi izpildīja. Principā. Man tā liekas, es baigais virtuos, neesmu mūzikā, bet man tā liekas. Bet vispār... Jā. Vispārībā runājot par saviem laikiem, es nezinu, kāpēc man atcita atmiņā, ka man mācīja skolā tiesību vēsturē, ka kādreiz, kāds pastāvēja likums, tā ka, ideoloģijas sodīšanā. Kastrāto tas ir. Viņam reāli, tas ir viņam stage names. Kastrāto is a male singer who under... Nē, tas ir... Ok, saprat. Es domāju, ka tas ir tā kā... Nē, tas nav viena cilvēka, tas tā kā... Jā, ok, es domāju... Kā tu tādu cilvēku sauc par kastrāto? Jā, kastrāto. Tas nav viens čeks, Es domāju, viņš tāds, es ņemšu šito līdz kapmalai, to savu īpašību, es būšu kastrāto. Īstenībā labi, viņš kādam Latvijas jauniem reperim, nedarīja to, bet tā kā labs stage names kastrāto. Tā izklausās diezgan labi. Bet jā, krašas izprikals. Jā, un es iesaku tam tiesību vēsturēm, ka viņš kādreiz pastāvēja ļoti, neatceros precīzi gadskaitlis, bet bija tāds, ka dots pret dotu. Pēc idejas, piemēram, ja tev izsit zobu, tad tev ir tiesības viņam izsist apakaļ.
Un tad tur arī bija ķipā, tas pasniedzējs bija tāds rītīgi labs, tāds jautrs bijuši preic. Nu, piemēram, pat pafantasēsim, kas notiek izvarošanas gadījumā. Ko tā tu dari? Pret to. Skaļi pafantasējāt. Viens tur ir tik precīzi izstāst, kā viņš to darīja. Jā, jo tāds arī prikols pastāvēja kādreiz. Jā, Cik sen? 80. Tas bija kaut kad padomāju. Nē, tas bija, reāli, ka tur vēl cilvēki, es nezinu, ko viņi tur darīja. Nu, kad ļoti sen, kodās impērija laikos šitajos, vai pat vēl pirms, iespējams, ka tas pat notika. Bet runājot par kriminālām lietām šitādām, es zinu, ko uzzināju. Labi, tā nav krimināla, karoči, ko es uzzināju šonedēļ. Kandavas pusē. Tur jau viss kaut kas. Jā, tas laikam bija senākos padomu laikos, tā kā kaut kad pēckarā. Suņu cilvēks. Suņpuika. Jā, reāli. Alojā bija suņpuika. Es jums stāstīju. Alojā arī Tur, bija kas Sandra no kurienes ir, tur bija suņpuika kaut kāds joks, bet es tabū bija sižets par to. Bet tas bija nesen, bet tur reāli esot bijis tā, ka karoči, tur tas stāsts esot diezgan traģisks sākumā bijis, karoči, ka tā māte esot tur kara laikā izvarot vai kaut kas tāds. Un viņai piedzims tāds, inčīgs dēls varētu būt kaut kas tāds. Un viņa prostu viņu audzinājusi kā sunu, viņš čurēts pie ķēdes, un viss, viņš bija riktīgs, specinieks. Bet viņš, karoči, esot pilnīgi tik traki, ka viņš ir kaut kādus vairākus kilometrus pilnīgi skrējis kā suns. Kāpēc? No ālidņu, jo viņš tikai tā zināja, ka... Cik sen tas bija? Pēc... Kā, reāli padomu laikam, pats sākums, laikam. Un viņi beigās nošāva vienkārši kaut kā. Viņi vēl saka, ka Andava krutāk ar kuldī. Piedod. Bet ko es vēl uzzināju, kas vakal mums Akmens lauc, jo kuldīgā ēdolē. Vairāk ne kuldīgā. Kur tu uzzināji? Man šito pastāstīja. Man ir sava avot. Arī... Tas pats variants, arī kaut kāds super sen, arī kaut kāds padomu laiks sākums varētu būt ēdolē, prost bija kanibāls. Šito es prasīju arī savai mammai, par cik viņu no tā gala ir. Viņa teica, ka kaut ko tādu dzirdējusi, bet par cik viņa bija... Pirkst nokoda. Viņa par cik... Tas bija, kad viņa laikam nebija piedzimus no ritīgi sen, kā esot bijis, un tas kanibāls, viņš esot, tur cilvēks... Viņu vispārībā atrada daļ tā, ka viņš esot kājas pa autobusu, viņam izkrits ir asiņains cimdiņš. Rokas, un tu cilvēkiem tāds vairs bija, vai tev tāds ir līdzi? Tā laikā govu varēja nokaut. Ķipā jā, bet visiem tās bišķi skeči, jo tajā laikā arī bija skeči tas, ka pazūd cilvēki. Un beigās atklāja to, ka viņam prost pakrabā stāv mucas ar iesālīt cilvēku gaļu. Sālīt, cik garšīgāk. Tā kā gurķīt. Viņš tā kā svīdēs uzvītim. Prašutā. Man ir beef jerky. Tas jerky. Tas, jā. Tā kā jā, dullā kriminālā Latvija. Jā. Riesmīgi tai Kandavas pusē un arī ēdolas pusē. Izrādās arī mūsu pusē ēdola vispārībā bija taču ar tādām... Ēdola, tur iebrauc to mašīnu vienam. Jā, tur īstenībā diezgan krimināls lietas notikuši savā laikā. Ēdolnieki. Jā. Tā tas ir. Man bija kaut kas uzrakstīts. Tev bija uzrakstīts? Es uzrakstīju, kas strāto, pirmais no tiem ir. Kas strāto? Sejats jādzen pie Aivo. Šonedēļ. Mēs runājam šonedēļ, vai ne? Nezāļu pesto ir pagājušajā nedēļas, tas ir šonedēļ. Kas ir nezāļu pesto? Kas vēl ir nezāļu pesto? Es vien drīzāk taisītu makarons ar pesto un citronu. Nenormāli garšīgi. Vienkārši garšīgi tāds skāben, tāds salts. Pats taisi pesto? Nē, veikalnieks. Un es tur rimškā parasti ņēmu kaut kāds, kas uz skidona ir. Bet, lai neizstās traki. Karoči neizstās traki. Es vienu dienu, tur tas rundāls pesto, un viņš kaut kad pirkt. Un ķipa liekas pat, ka viņš garšo ok, bet tāds latviskāks. Es paņemu viņus, un palsīšu sastāvāks. Tur nav baziliks. Tā kā pesto ir baziliks. Tur ir kaut kāds, tur nātre, kaut kādas, es nezinu, viss tās jomas. Kaut kāda pļaus pesto. Jā, tas pļaus pesto. Govu pesto. Kā es viņu biju nosaucis? Nezāļu pesto, tā es viņu nosaucu. Bet šonedēļ aktualitāte ir šitie te TikTokā. Tie, kas slīpē. Jā. Pirmkārt jau fuj publiski par to, tādā ziņā. Jā. Bet es vienkārši to domāju. Viņiem bija beigās prīgals, ka viņas menti noķer, un viņi tur pirms tam bļaustījās tajā laivā, kaut kādā, kur viņi bija viļakā, es nezinu, Varakļānos, super miestā, un mums te policija nav. Tu 3 stundas vakarā tā dari. Domāju, ka policistam kādam nav tā, ka TikToks. Tu nevar apsties, tai pilsētā vienkārši niet šķērē menti. Viņi paņem citu, tur gojas tā brutā, nevis pienāk pie lūšos ārā kāptas. Viņš tāds, nestresojam. Kāpēc stresojam vai ko tādu? Kāpēc tu tā dari? Kāpēc filmē? Kāpēc laivā jātais? Ja tu pat pasaki, kur tas ir, nesaki, kur tas ir.
kaut kādu saucamo, tur jau tāpatās šitie GeoGuessr atrast viņu. Zini tos GeoGuessrs? Nē. Ir tā kā spēlīt, ka tev parāda no Google Maps. Es zinu, un tu beigas valstī. Jā, un ir tie slimie, kas vienkārši Viņš viņu precīzi. Bet zini kā, viņš nevis pēc tās vietas, bet pēc mās tur ceļš, kā izskatās kaut kāds. Jā, viņi meklē kaut kādas tās zīmes, piemēram, ceļzīmes, kā izskatās viņi zina. Jā. Līnijas. Jā, kaut kāda asfalta. Viņi redz, ka grubuļains ceļš, viņi saka, Latvija. Latvija. Austrumēropa, jā. Bet par to runājot, gan jau, ka čalīts vienkārši grib savu 6 seconds of fame saucamo, ka vienkārši cilvēks skatās. Galvenais, mēs runājam par vienu, bet bija vairāk šitā. Es saku, es arī tāpatās iegāju tajā TikTokā, paskatījos ļoti daudz, tur bija laivā, kas drifto. Ne, bet zini kā, īstumā divējādi sajūst, kāpēc tu liec tev un paņems, bet īstumā cepur nos džekam pa drosmi. Jā, tā ziņā. Un viņš māsa smuka arī gāja diezgan tā, neraustoties tur no malas malēcīgas bišķiņgots uzslēdz. Viņam tur kaut kā viņi stāvēja. Pa to cepur nost viņam īstenībā. Es atvainojos, Bet viņš nākamajā dienā tāpatās rulēja. Tā tu sūtīji. Bet runājot atkal par satiksmi, izskatās, ka cilvēki no ministra kabineta un kodiem Saeimas departamentiem ir klausījušies mūsu pirmo epizodu. Jo es domāju, ka jāliek bargāk sūdzi. Jā. Par ko mēs runājām. Autobus, boigi iekliec mikrofonā. Autobusos ir tagad uzlīmīti katram krēslam priekšā, ka tu apsēdies, ja lūdzu piesprādzējies. Jā, paskaties. Tas ir, es domāju, reāli dēļ mums. Tas ir reāli, viss dēļ mums panāks. Komposts. Bet par tiem 30 km/h vai kaut kas tāds, es sapratu. Es dzirdēju, mēs kaut kā tādu, ja tagad no 50 virs, tad... Ja ņēma tiesības no 50, tad tagad sāks jau no 30. Nē, tev ir jābrauc prātīgi, tiešām nav kur skriet, bet tu 2 fūras jāpaņem, 120, ja viņš tu 2 sekundes piegriezis. Tas gan. Bet, tādā ziņā. Bet, un tur vēl nākamais, ko viņi tur arī tajā paketē, saucamajā paketē. Kāpēc tas bija rēcīgi? Kāpēc tas tamponija? Tāpēc, ka man ir 15-gadīgi cilvēks smadzenes, vienkārši tāpēc tas bija rēcīgi. Bet tur arī bija paredzēts, ka sots arī apmērs mainīsies no pirmā tā lociņa. Tā kā lielāks? Jā, tagad, ja bija... Ja nemaldos, brīdinājums līdz 10 vai kaut kas tāds. Ārpus pilsētas. Moskva pilsētā varētu arī būt kaut kāds 10 vai brīdinājums. Jā, tad tagad brīdinājums ņemt nost un uzreiz iedot jau kaut kādu naudiņu novilkt nost. Tos gan gaužo. Jā, bet no otras puses mēs vienalga esam līderi satiksmes gadījumos un vispār bojā gājušies. Es gribēju teikt, ka Timrods nestrādā pietiekami labi. Timrods, ja viņš bišķi saņemtos, doma labi, bet bišķi jāsaņemās. Bišķi ir jāsaņemās. Paulu Timrods saņemiet. Ir doma laba. Izpildījums tā. Kad tu vispār pēdējo ar zebru noskatījies kādu? Es viņu neskatos televizorā kā pirms 10 gadiem, bet man Facebookā parādās viens no tiem sižetiem. Jā. Un pēdējais es redzēju Berģos. Tas ir pierīgs. Kad tu brauc tā kā... aiz Berģiem jau tā kalnā, kur tu vari pa labi pagriezties ap Ķīšu ezeru apbraukt. Nezinu, kā to vietu sauc. Par to pusi nezinu. Okay. Nav nejausmu. Tur vienkārši tur brauc šosejas ātrumā, tā kā no Pleskavas šosejas brauc Rīgā. Un tev ir tā kā bremzēšanas josla, tā kā nobraukšana, un tev nenormāli ātri līdz kādai stopzīmē vai dodiet ceļu apstājas. Un tad tur kaut kā mainās, kam tur galvenais ceļš, un mainās kaut kādas 3 reizes pēkšņi. Kā tas nākās, ka visur kaut kur tādā galā viņi reāli apisuši ceļu? Bet tas jau visur, es nezinu. Kā tas nāk? Tu esi ceļu inženieris, tu uzzīmē uz lapiņas, gan jau uztais PowerPoint prezentāciju aiziet kādiem citiem 10 parādīt. Viņi apskatās un saka, nē, mājas, ka tādā ziņā, jā, davai. Jā. Kaut kādai saskaņošanai, jā, tur kaut kāds eksperts aizbrauc apskatīties. Tu vienreiz neizbrauc, viņam, labi, nevar izbraukt, viņš vēl nav, bet... Vēl viens šitas tek, par ko esam arī Nikans tādā ziņā uz ceļu inženieriem. Par grūtāko krustojums, kāpēc nav Apples? Es domāju, ka nav pietiekami liela satiksme. Jo mums ir Apples tajā krustojumā, no apveciem ir daudz krustojumu, un Apples ir principā 2 noslogotākajos tikai. Tev vēdos kaut kāds virziens, aizputis jau arī nav. No aizputis jau arī tad vajadzētu. Jā, es teiktu, ka katrā tajā krustojumā... Galā moškarēt. Kaut kā galā? Galā varbūt. Varbūt, ka jā. Kāpēc ne? Jo beidz tajā krustojumā, kur tagad ir rezerva, tur nositās toreiz tas zemes. Pareiz, tas krustojums. Tad jau tajā arī iemēs, cik tev apir būtu. Jā, bet tev būs nenormāli lēns apveceļš. Lai tur cilvēki dzīvo. Citreiz es braucu pa apveceļu, lai ātrāk nokļūt no viena gala. Arī variants, jā, ķipam. Kur tu uz cēlienu paņem? Kur tu uz cēlienu, jā, bet tur smuki. Es katru bieži. Cik tu iztērēs dīzeli, es katru apaļu, jā. Tādā ziņā es nevi aizdomāju. Redz, tā, ka tur izreiz vairāk, jo arī aizputs krustojums, tur arī diezgan bieži bailes.
Tā kā ir bīstam. Es domāju, ka tur runās par grūtāko krustojumu Kuldīgā. Ja Kuldīgi, tas jau vispār vēl Latvijā pasaulē grūtākais krustojums. Tas ir ļoti sarežģīts. Jūtā aprakstīt, bet laikam. Grūti aprakstīt, jā, tā lai kāds saprast, bet, ir tāda vieta, gan jau kādu dienu parādīšu Google mapos viņu. Tu jau tagad var ielikt. Es varu ielikt, jā. Es varu ielikt. Nebrauciet tur. Tur ir baigi bīst. Es veizā tur katru dienu kaut vai tur nav avārijas, ieliek avāriju, lai nebrauc. Jā, lai brauc apkārt. Es esmu ritīgi līmeni sakrājis. Lai Man veic- tur A, tu mērcīs liec pa brīvu jau tagad veiziņā. Tev kā... Tu esi tas, kas liek veizā? Nē. Es, ka biju sīks. Tas bija prikals. Kas tikko es parādījos, ritīgi sen īstenībā. Es biju kaut kur dzirdējis, viņš uzliek šitādi. Un tad tur sākās vilkšanas, ierauga kaut kur dzēšās. Un tad es liku malās kaut kādu policiju, ja tiešām redzu. Man arī tagad īstenībā, es varētu iztikt bez tām bedrēm un visādām tām bīstamām mašīnām. Jā. Man nav kā veids gadījies tāds ritīgi bīstam, ka viņš man būtu izručījis, man liekas, nekādu. Man laikam... Es zini, nezinu. viņš jau īstenībā, viņš jau vienkārši heads up laikam iedod. Tāda, ķipā, jā, Ne? Tas ir sniegt Bet man prikols, es gribētu. Varbūt, bet zini, es esmu... Mēntus, vajag ielikt. Es esmu kādu 2 reizes, man liekas, ielicis. Un uzreiz, kad es liku, man liekas, tas kā šoferim ielikt super nērti. Tev tā kā braucot tur kaut kas tas viņš jau vēl pārjautās vidū, gan jau vai tu neesi pie stūris, ķipa, vai kaut kas Un tad tāds. es zinu, ko iedomājos, kurā brīdī viņš ķipa apstiprina to. Tad, kad es uzspiedu, ķipa, ka te varētu būt. Vai arī es tad, kad uzspiežu Don, jo tas ir kilometri pēc tam, To kad es vietu, ticu kur viņš galā. Jā, es par to esmu īstenībā domājis, un parasti tur ir tik strauji tā dārķipā doma, lai ātrāk ieliekas, bet es nezinu, kā viņš to saprot. Es arī nezinu. Bet es kaut kad nesen liku, kad es braucu, un bija kaut kāda vēja bijuši vai kaut kas tāds, un krūms bija tā kā daļēji uz ceļa braucamās daļas, un tad es tā pats kanāpu pamanīju, un tā es ieliktu. Es domāju, Īstenībā, zin kā, īstenībā jau labāk, bet labi, man nebija husas mašīnā, lai es viņu novākt, jā. Bet, jā. Nē, par to policiju liku, tas man patīk. Es kādreiz liku, un es vēl to tagad domāju, kāpēc es tagad nelieku iespējams, jo es nenormāli, es ļoti reti ar veids braucu, laikam, pēdējā laikā. Līdz ar to arī, ja tā policija gadās, man viņš pat nav ieslēgts, man viņš būtu jāslēdz iekšā, un, ja es neizmantot, ka es Vispār, teiksim, pa kaut kur... Pa šosejām tiešām reti, retas reizes, ja kaut kur ātrāk, aizbrauc vai kaut kā tā, jo tad vienkārši, lai tiešām tā policija redzētu. Jo tā policija šteil gan ir laba. Ja tu esi uz nosalgot šoseis, viņš principā vienmēr strādās. Jā. Viņš nestrādās, jo tu būsi vakarā 10 kabilas šoseis, loģiski tur nebrauc neviens. Bet viņš ručī. Man atkal otrs ir kaut kā tāda rutīna, vai mazais iekāp vāģi, ja plānots kaut kāds garāks brauciens, teiksim, nezinu, uz Rīgu kaut vai. Man uzreiz automāts 100 reizes es braucu. Jā, es no gala zinu to ceļu, bet... tu šitos te. Bet... Man jāieslēdz tas veizīšana. Es nezinu, kāpēc. Man vajag, lai viņš tur man ir. Viņš man pastāst kaut ko pa ceļam. Man veizā bija uztaisīt savu balsi. Tu zini to, es zinu, jā, ka tu brauc ar līdzbraucējiem. Es biju ierunājis visas komandas. Tur bija, ja būtu normāli maršruti pārplānošana, tad man bija kaut kāds, tu brauc, kur tu gribi, bļēģi, vai jā, gudrnieki. Griez pa kreisi. Un tad es kaut kādu braucu līdzbraucējiem, un es uzliku. Viņi sāk man kaut neteica vienā brīdī, kaut viens vai dāma vai kaut kas tāds. Tā ir tava balss. Vai kaut kas tā par balsi. Viņai bija mistērija lielā. Es bišķi sakautrējos. Jā. Zini, kas vēl ir liels sašutums Latvijā. Ne tikai tas, ka suņu cilvēks bija kādreiz. Suņpuhīgs. Kas bija Alojā pa suņu puhīgu? Ja Kandavā bija reāli suņu cilvēki. Tur bija kaut kāds, bet es nezinu, pat nebija izdomāts mās kaut jaunieši, pa prikuļos gar māju logiem naktīs, pa kaut kā gāja, tagad suņu gaitā vai kaut kas tāds. Un tur bija reāli bez tā būdeļa tā izsauks. Man ir radinieci tur tā kā no attāla radinieci runāja tajā bez tā būma, ka viņi redzējusi vai kaut kas tāds. Viņi redzējusi to suņu puhīgu. Tas tā kā Jeņķos Amerikā visi ir katrs trešais, man liekas, šito ten Bigfoot ir redzējis. Bigfoots bija San Andreas arī. Jetīs bija San Andreas arī. San Andreas arī bija, jā. Nebija, tas bija mods kaut kāds. Jā, man liekas, ka tas bija mods. Es saskatījos jūs, bet brauc pa to mēžu, tur brauc aizskatījos, nevarēju atrast. Nē, bet zin kāds man atmiņa šitiem San Andreas, es arī kaut kad skatījos YouTube'ā. Šitos te San Andreas Vidžiks tur kaut kāds, 51, tur Jetīs kaut kā tur, un es tāds mājās skatos, un reāli tā kā šausmēm būtu noskaties, man mīzels palika prost mājās, atceros tāds sīgs bija. Šitos ten trakos. Esam apakaļ. Man patīk, ka mēs sākām pa teātriem runāt. Es pasaku, es iešu uz Sudraba slīdes. Viņš klusē. Tas jau ir kaut kas pa bērēm. Bet tas izklausās reāli Sudrabu slīdes. Tā kā, uz aiziet. Tā. Es domāju, ka viņš nebūs pa bērēm. Es tā domāju, tas ir mans personīgais viedoklis. Runājot par teātru, zinu, kāda ziņas izlasīju šodien virsrakstos.
kā Magona Burga gribētu kļūt par Džiliņģeru 7. sievu. Šito tu man nestāst par šitām te visām. Es nevienu no viņām nezinu tāpat. Es arī es zinu, kas ir Magona Burga, es nemelošu. Bet, Nē, nu es zinu, jā, bet nu es vairāk zinu, kas ir Džiliņģeru. Es iedomājos iedomājos to tā, ka sarunu tāda, ka tā. Jo tur esot bijis no kaut kāda šovu, viņi laikam bija slavenības bez filtra. Šī esot dzirdējusi, ka Džilim no baložiem, balviem kaut kur no tā galas burta saucās, sienu, kurien tā Magona. Jā. Pirmā. Viņi saka, un te jau noši pēdējo. jā, pēdējo Džilim bija. Es iedomājos uz skatu, es nenoskies tu vidē, bet es izmanīšu to smēķi, kurīši. Nē. Ticamāk, kaut kas tāds bija. Jo viņš tur esot ko teicis, ka es tev nederu, es smēķēju, kas tev nepatīk, un es nemāku lauku darbs. Atpirkās Džil. Ko viņš māk? Kur ītritīgi labi? Viņš ir Latvijas talantīgākais smēķētājs. Viņš to dara. Viņš to dara kā profesionāli. Viņš to dara kā profesionāli. Tā lieta, ko... Viņš nav amatieris tai pasākumā. It ne cik. Jo mums, piemēram, kas ir cilvēkam tāds lietas, ko viņš dara, elpo. Ko tu vēl var ritīgi labi viņš darīt? Nē, cool. Labi, mēs elpojam, mēs mirkšķinam un tādas lietas. Viņam arī kurīšana ir. Tas ir, iedomājies, kas... Tas pa kurīšanu un kas ir revolucionārs. Snoop Dogs atmet gānīt. Bija kaut kāda reklāma, tas gaisa kaut kāda atsvaidzināt. Nē, es zinu, kas grils bez dūmiem. Jā, tas ugunskurs, jā. Jā, ugunskurs bez dūmiem. Un viņš blakus, un es domāju, noskot, tā kā referents rēcī, nedarmāli, ka viņš kuri. Bet, zini ko, tur arī daudz domā, īsti līdz galam nesapratu, vai tas ir supermarketing triks, jo viņš ierakstīja, arī viņš tā neuzrakstīja, I'm quitting weed vai ko tādu. Viņš uzrakstīja, ka pēc ilgām pārunām ar ģimeni un radiniekiem I'm going smoke free vai smokeless. I'm giving up smoke. Kāpēc? Tu esi kādai reklāmai? Klausies. Viņš saka, I'm giving up smoke, un pat Konors Makgregors kaut kāds apšņaucies koku noteikti atkal uztaisīt. Twitterī kaut kā trako balsi ierakst, ka baigi endofanēra, kaut ko tā, baigi interesanti, ko tas nozīmē, vai viņš edibles ēdīs, vai kaut ko, vai tikai dūmu nepīpēs, vairāk ko darīt. Un tā viņš uztaisīja to reklāmu, to turā, kad nepatīk viņam tie dūmi, bla, 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 that's why I'm going smokeless. Un tad parāda to grillu, ko tu stāstīji. Tas, ko es stāstīju, ir saistīts to. Jā, un tad parāda to ugunskuru, kuram nav dūmu, un es pieļauju, ka varbūt, ka tas viss... Bet tas nenormāli dārgs marketing triks varētu būt. Jā, bet, ja tas, tā bija, redzēs, jo tur arī bija prikals, viņš bija ielicis kaut kādu filmu, kur viņš tāds ritīgs sagurs izskatās un apakšā pierakstījis natural high. Un vien pierakstījuši cilvēku, viņš pirmo reizi sastopās saviem dēmoniem pēc kaut kādiem 50 gadiem, cik viņam tie 60 gadiem, ka čals visu laiku vienkārši norauz, visu laiku hajā dzīvojas. Pirmo reizi kaut kāds sākās. Tur ir normāli. Kaut kā, nezinu, gan jau. Kaut ko visu mūžu, es nezinu. Grūti, jo viņš jau nebija tāds, kas, vakaros uzkurīs. Jo wake up tur pusdienu laikā, pēc tam pēcpusdienu viņi paņem. Un tā, smoke free. Jā. Smoke free sabiedrība. Anglijā kaut kāds prikals ir, ka tie, kuriem tagad ir kaut kāds 15, vai kaut kas tāds gadi, un jaunāk viņi vairs nekad nevarēs cigaretes iegādāties. Tā ir taisnība. Kaut ko es biju tā dzirdējis, jā. Tā kā tiem, kam šobrīd... Uz apakaļ nejoši neliek, jā, kaut kos tāds, bet... Jā, un tie, kur vēl tā kā nevarētu dēļ likuma, tad, kad likums atļaus, tad... Jā, sākot no dzimšanas gada, man liekas. Jā, un, karoči, tur bija tiem, kam tagad 14... Tas tā kā armijā vairs iesauc. Tur arī bija tie obligātie dienestā līdz kaut kādam gadam. Bet jā, tu vairs nevarēsi... Bet iedomājies. Bet tas ir izdarāms, tā nav kontrabanda slimākā tagad. Ne? Es domāju, ka tas ir super labs gudri lauciņš, kontrabandai attīstīties, bet tas ir vienkārši uztaisīs tāds, ka tas ir tomēr savu veidu izsaks to kontrabandu. Tur ņemties, meklēt, kur dabūt. Pirks visu mūžīgi. Jā. Jo tev aizliegs, tev aizliegs, kurīt vai iegādāties? Labs jautājums. Es domāju, es nezinu īstenībā. Iegādāties. Gan jau iegādāties, jā. Jo kāds saka, teiksim, tu uz ielas kurī un... Ej un saproti, cik tev ir gadi, no kurienes tu esi, tas arī, jo, kāpēc, lai es Latvijas, kuram ļauts pīpā, cik gribas, nevarētu Anglijā. Jā, tieši tā. Tā kā jā, es domāju, ka tur noteikti... To šis varētu būt kontrabanda. Bez kontrabanda. Tigranam. Kā es tev stāstīju par Tigranu. Es nestāstīju iepriekšējā epizodē. Varbūt stāsties, neatceros. Jā, par to, ka centrāli ir kontrabanda. Jā. Bet Latvijā mēs runājam par to jau, ka tas 21 gads, tā kā grib uztaisīt. Tas vēl rēcīgāk. Tev tagad 19. Tev 20.
Tu sāc pirkt. Labi, tev pēc nedēļas, ka viņš paliek 21, visu to vairs. Tu varēji pirkt 2 gadus, un tu nevari vairāk pirkt. Vai arī tiem, kam, teiksim, ja viņš tā graduāli nomainās, tā kā tev tāds līte 18, ka roči varēši pirkt, nahu, jūs 20. Tev kas ir zaļā uzvalkā ar dzeltenu kreklu, kā tu domā? Es nebūtu pagriezies, es arī būtu zinājis, kas tas ir. Tas ir vecais labais. Tas jau Aivar Hopsis. Nu, priecīgs. Nekā rūķīts. Tev nav impressions viņam. Kā tu vari domāt, ka tas cilvēks izdarīs sevišķi smags noziegums? Tas ir mīlīts. Jā, viņš tam skaties. Viņš tāds saulīt. Tu jūs nes borgā ienāk. Jā, Aivarīši. Kā Aivaram niez, viņam tur atkal kaut kāda trešā tiesa. Es domāju, viņam viss baigi labi. Viņš dabūja pasēdēt īsmā, kas tev labs. Jā, bet viņš bija... Padomā, ka viņam tur krūt iekšā, gan jau viņš bija viss nopirts. Viņam noteikti magnetofon, Tur televizors. plēsi viņš kapā. Es domāju, viņam tagad dzīvoklis jaunajā projektā. Tagad ilgi viņš bija laukā arī. Viņš ir laukā. Jā, viņš bija ielicis baigi lielu asaru, bija noķērs Aivars. Jā, kur tu savā puzīcē? Gan jau, ka Puzdīķi. ūdens līdēji šitie te uzlika uz āķu. Štrom. Uzlika lielu asaru uz āķu. Aivarīši. Bet runājot par asariem. Atceries tie, kas to... Nu? Es atvainojos, tie, kas to milzīgo kaut samu noķēra ventā. Viņi vienkārši Aivaram viņa aizved dīķī. Jā, pareizi. Bija tāds jau superlielais. Sams gan tā pretīgi. Par to ir runāt. Es viņu mēs krūmos nevis apakaļ. Kā tu viņu no āķi noņem? Viņa tādu garu ir iebīta, netīra. Viņš pa duļķiem, 60 gadus pa duļķiem. Visa tāda zobi nav malās, tiem saniem viņas ņemais. Tas sušs ritīgs, tas sams ir tāds. Es uzlikšu bildu tādu maksimāli pretīgi samam. Viņš tāds, dzīvo līdz kaut kādiem miljonus gadiem, ka kaut pārāk daudz ruputs un tāds gļums, tāds netīgs. Neformīgs, viņš jau pēc zivs, viņš priekšmets garu. Tu var rūķiņu cepuri. Priekšmets reāli. Sams. Bet tu iesākos stāstīt tev pārtās. Ko es varu baigi labi savienot. Es varu baigi labi savienot, ko man Kristers pateica. Īstenībā jāsaka Kristeram paldies par to, kā ātri mēs atradām aizvietotāju nosaukumam. Ka mums bija augsts, un mēs sapratām, viņš mums ieteica kompostu. Īstenībā komposts arī bišķiņ aktuālāk, jo tur ir iekšā tas, ka bišķi tas sūci kompostā. Kas arī mums ir. Sūdēls ir vien, jā. Augsnītē viņš tad dārgs kaut kāds domoma augsts. Sēklām. Jā. Vito uzliec, ne? Jā, kaut kādā. Tas, kam tas ir vajadzīgs? Tārpīgi augstnē šajā te kompostā. Bet par samiem. Tas pats Kristers man stāstīja, ka es viņam prasīju, kam tāds vajag, pretīgi zivsim un garš var pēc sūdiem. Viņš teica, ka nē, ka ļoti krūta lieta esot samu steiki. Tā esot elikatēs baigā. Ko iespējams varbūt var dabūt mūsu Latvijas pirmajā Michelin zvaigznes restorānā, kas bija noticis. Kā tu to zini? Tu nepalaidi garām? Nē, es nepalaidu garām, bet... Nē, es jau nezinu, varbūt tas bija kā, redzēju, kā es saliku kopā tēmas. Es nepalaidu, es dzirdēju, jā, bet es nosmējos vienkārši par to, ka es biju burtiski, tad, kad to es darbā sēžu, tur par to kaut ko runā fonā, es dzirdu, ka, tā, ka tūlīt paziņos vai kaut kas tās tur gaida, un es biju burtiski kaut kāds 3 dienas atpakaļ Igaunijā, kur es brokastis prost, tā kā viesnīcā vienkārši... Utainajā viesnīcā. Nē, forši viesnīca bija ritīgi, bet, un tad es paskatījos uzreiz internetā, Latvijā tad šis bija pirmais, bet Igaunijā ir kaut kāda, es nevaru samalot, 40, 50. Latvijā īstenībā šis bija vispār pats pirmais Michelin pasākums, kad vispārībā Michelin tas gids, Latvija iekļautajā Michelin gidā pirmais, tāpēc arī pirmā zvaigzne. Kāpēc Igaunijā 40 vai cik? Es domāju, paskaties, cik lēšos tur notiek kaut kas līdzīgs tā kā pie mums, jo mēs tomēr esam atpalikušāk pa viņiem. Viņi varbūt ir lēnāk. Kur Rīgā tas ir gan jau, ne? Jā, kaut kāds Max Cekot Kitchen, kaut kas tāds. Uzgaršīgs, ne? Nezinu, noteikti kaut kāds smaidīšus šķīru. Vai tu rītiņam viņi negribējuši to dot? Bet... Rītiņš uz kaut šmorē, ne? Ko poška tur kaut kādu. Bet pa ko es biju vairāk šokā par to, ka mūsu rumbiņa apsaka. Tā ir neiet uz zvaigznes. Bet man liekas, ka viņi bija tā kā viens no kandidātiem. Viņi gidā ir iekšā, jā. Gidā viņas ielika, jā. Jo, tur... es nezinu, sanitārie apstākļi čista tur ir līmenī. Kopš izsit ārā to pelējumu, kas bija rumbā 1, bet rumbā 2 viņš nav. Vizuālais, es gribēju teikt 9, stabils 9. Jā. Ēdienu kvalitāte. 10, es nezinu. Īstenībā, ja ēdienu kvalitātei vajadzētu likt arī porciju lielumu. Tad ir 10. Tad ir 10, jā. Kas ir mīnus? Garoziņš kundz. Garoziņš, jā, tā domā, vai ne? Jā, ļoti iespējams. Nē, tas...
Bet jā, rumbiņi neiekļāva iekšā. Rumbiņas pusdienu restorāns, Kuldīga vēl... biznesa pusdienu restorāns, kā mēs viņu varētu nosaukt tiem, kas nezina. Jā, biznesa pusdienu restorāns. Biznesa pusdienu restorāns, Rumba. Rumba, Kuldīgā. Interjērs ir iekārtots, tagad stilīgi PSRS stilā. Tur arī īstenībā brīvdienās notiek bērmielas. Internetā var arī atrast, Tas nav vietas. kur ir uzņemts bērmielas šajās jaukajās telpās. Viņš ir Leidis, kas filmē bērmielas. Bet arī kāzas. Un kāzas, kam viņš filmē cilvēkiem, kur zemē. Jā, kurzemes cilvēkiem, ceļotājiem. Nu tā jau ķipa sauc. Nu. Bet labi, nevar īstenībā rumbiņu, ko dirst, tur ir reāli nice. Nu, reāli labi vieta, kur paēst. Jā. Un pat rītīgi lēto. Nevar kārtu, tur tikai skaidrā naudā. Jā, biznesa pusdienu restorāns, jā, Naļikā, bet, pīzdies tu pa pita, kas toreiz svēru kilograms. Atceries, es toreiz svēru to porciju. Kaut kad es biju paņēmis līdzņemšanai no rumbiņas. Un es nosvēru kilograms vienkārši par paiku. Un nav reāli garšīgi. Nav garšīgi? Reāli garšīgi. Tāds ritīgais. Toreiz mēs pēdējo reizi, kad bijām, mēs paņēmām vēl zupu, un tev arī viņi iedod. Mēs aizgājām. Vienkārši salātu bļodā tev iedod zupu. Es nezinu, pusīt. Es parasti ņem kaut kādu otru un pusīt zupu, milzīgs šķības. Salātu bļodā. Laba tā zupa. Čipas bļodā iekšā, jā. Es tur baigi neesmu uzgrābies pat uz neko. Tur reāli maz. Laikam arī nē. Es kaut ko neesmu arī ņēmis, ko bet zini, bet tu jau tāds ēdiens arī neņem Michelin zvaigzni restorānā, tu zini, ka tev viņš negaršos. Kaut kādas nesām tu neēst. Arī ja viņš būtu rumbiņā. Tāpēc tu man par to steiks stāstīja, baigi tās smaidīgs. Es domāju, nevienā brīdī man nav. Tāpēc es saku, rumbiņi ir labi. Es gribētu laimīgo pārsām steiku vietā. Jo pagarbiņā arī garšīgi. Jā, bet liels šoks ir jau, ka rumbiņi nav. Bet vispār jau laikam kuldīgi izpalika šajā ziņojumā Michelin. Jā? Tā liekas. Tiešām? Pat iztriķis nav vēl viņš. Ņām nebija arī ņām nebija. Bukstiņš arī nebija. Naftā ir gan. Arī nebija. Ezīts nebija. Ezīts nebija. Īstenībā ezītī nav būts. Ezīts tā ir kuldīgā tehnoloģija vidusskolā. Tā ir pareizi viņa saucās. Studentēnīca. Āroda. Vecajā frāķenē saucamā. Frāķens ēdnīca saucamā. Bet tur arī labs. Tur jātie studenti taisni. Tur ir reāli paši. Es esmu rītīgs. Es zinu, es vienreiz kaut bija kolēģi. Bet pirms kāda gada man liekas. Mēs toreiz bijām. Arī domājām gājām un mūsu točus mēs ies pie durvīm un atnāca dežurāns. Puiks! Šodien jau ēdnīca ciet. Mēs ar tevi tā, pareizi. Mēs ar tevi izdomājām ārodu un aizbraukt un tieši bija ciet. Pareizi. Puiks ēdnīca ciet. Uz rumbiņā aizbraucām, man liekas. Uz rumbiņā. Jā. Bet es to vienreiz biju. Es baigi neslavēšu. Man liekas, ka es gribētu teikt, ka rumbiņā par to naudu ir reāli lielāks porcijas. Tur nebija liela porcija. Viņas bija, Bet super lēta tur arī ir. Bet rumbiņi vai no lētāk? Es vienkārši kādreiz, tad, kad es biju sīkāks, kaut kad uz to frāķeni, kā tu saki, es esmu bijis, bet man liekas, ka rumbiņā ir lētāk. Jā. Tajā laikā es nezināju rumbiņu. Es īstenībā arī vajag nebija, zināt, tu man liekas, man pat par rumbiņu pastāstīja. Man kolēģi vienkārši tur kaut kādu gāja vai stāstīja, un tad es nebija arī, es sāku kuldījās. Es zināju, ka tāda ķipa ir, bet vispār man viņa 200 metrus no darba vienkārši. Fakts pa viņas baigi nezināju. Bet kuldīgā, es pieņēmu, kas varētu īstenībā ar laiku tikt kaut kādā šitādā ceļvedī Riverside, kas ir pie tilta. Kāpēc tieši Riverside? Man liekas, ka tur ir baigi tāds labs potenciāls, jo tur gan ir tas Zomers, ja pavadītājs, kas ir bet viņš jau ir īpašnieks, vai ne? Nu, viņš īpašnieks, bet tomēr kaut kāda, man liekas, teikšana viņam tur tajā pasākumā līdz ar to ir. Un man liekas, vienmēr, cik tur ir būts, tur ir super laba kvalitāte. Jā, tā atmosfēra ir tīk nice. Nē, tur ir forši. Bet es kaut kā bieži tur... Man kaut kas tur nav aizrāvis. Es nezinu, kāpēc, bet es tur bieži, jo... Tāpēc, ka gribās aiziet uz pagrabiņu. Un tu aiziet uz pagrabiņu. Jā, tā ir laikam atbildi. Un arī ne uz pagrabiņu. Es īstenībā nezinu. Es kaut nesen biju aizgājums Rūmu, jo arī kaut ko Mārs bija atbraucis. Un es nezinu, kāpēc es nekad neiedomājos to Riverside aiziet. Jā, tur reāli varētu būt forši. Jo es arī tagad ilgu laiku neesmu tur bijis, bet man kaut kas teica, ka tur ir kaut kas atkal bišķi pamainījies, kaut kas tur porcijas laikam palielinājušās. Nu, ka ķipā reāli laba vieta, kur aiziet ir. Un vispār runājot par to, īstenībā tagad jau paspēs būs izlaist epizodu. Nākamnedēļ, sākot no 5. decembra, būs atkal restorāna nedēļa Kuldīgā. Būs, es jau apskatījos bišķiņu piedāvājums. Temats ir uguns un šokolāde. Saucās temats, tad tāda inčīga ēdiena. Karbonāta šokolādes ceparī. Majonēzīt un šokolādi piesmeķies. Kristers arī piedalās? Kristers, nezinu, kāpēc nepiedalās. Nopietni? Jā, varēja kaut ko šokolādes kebabu. Jā, saldo kebabu būtu uzpīdējis. Ar banāniem, Nutella. Tādu šokolādes, jā. Kristeru. Kas tas ir, jā?
Bet viņš nevar paspēties bukletiņā piezīmēt beigās. Nezinu, tur jau... Kristram īstenībā pārvērtības bijušas, es neesmu aizgājis. Es rītīgi ilgi pie viņa neesmu bijis. Bet Kebabnīca voyage. Tur tagad stilīgāk mēs, aiziet biežāk par Jā. mums. Es neesmu rītīgi ilgi laiku bijis. Jāaiziet būs. Bet tagad jātur iekšā arī apsēsties. Jā. Par cik ziemā ārā. Nebūtu forši. Guntiņš ārā neļaus tā. Jā, galvā. Tā, jā. Jā. Jā, Michelin zvaigzne Latvijā ir viena. Jā. Jo tur baigi, tur ķipa zināts prikols ar viņiem, tev Michelin, kā viņi vērtē. Tur ir bez mazai brauc slepenais pircējs. Nav tā, ka ķipa atbrauc Gordons Ramsijs ar 5 kamerām. Un ķipa Es domāju, jā, viņa raidījumā, viņš ir atbraucis. Tev būtu jāizdara viss labākais. Un tu vienkārši viss, parasti sāc dirstu, jo kaut ko virsu, ko tu tur dara. Amy Bakery kaut kā. Jā. Tur ir labi, ir arī tādi, kur viņam patīk, bet kopumā, jā. Bet tur ir jāk tā, ka slepenais pircējs bez mazai, viņš ķipa anonīmi atbrauc. Un tad vērtē. Tu nemaz nezini, ka tas ir Michelin cilvēks. Nu, viņam arī ikdienā jābūt labam. Jā, un arī tev jānotrāp tajā dienā. Jā, nav poha pavārā. Jā, jātrāp, kad pavārs ir skaidrā. Un viņš tur vērtē, jā, tur ēdiena garšas, tad tur produktu kvalitāte, arī tur atmosfēra, bla, visādi tur tās lietas. Tā kā šajā tā ir ratatouille, gardēdī. Jā, forši filma. Kritiķis ēdien. Tā ir forši filma. Man tā žurka patīk labāk. Man patīk tā filma. Tā ir forša filma. Forša multene. Es kaut vienu dienu kaut kur runāju par Šreku. Es prasīju, vai nav iznācis. Darbā prasīju, vai nav diez jauns Šreks. Es gribētu. Īstenībā, jā. Bet nav laikam. Es atceros ritīgi sen. Vislielākais haips par šitādām filmām, multinēm, kas ģipā, bija kruta, tad nebija ilga jauna daļa, un tad iznāca jaunā, bija Nemo. Es atceros, ka bija Ellen DeGeneres. Otro Nemo. Jā, Ellen DeGeneres šovā paziņoja, man liekas, ka būs vēl viens Nemo, un to visiem bija tāds, viņš bija Finding Dory, viņi pat, man liekas, saucās. Es nenoskatījos. Finding Dory. Dory jau bija Nemo filmā. Jā. Tas zivs aizmirs. Brūt viņam. Oskars Zoben band vai kaut kas tāds. Aizjūbēt. Tas gan ir labs. Tas labs, jā. Labs muļķis. Tur nav Snoop Dogs vai kaut kas tāds. Will Smith galvenais aktieris, jā. Jā, Will Smiths bija. Bet tā Šreks nav manīts ilgu laiku, jā, vai tik dzīvs ir? Fiona jau vazājās kaut ko apkārt redzēja, brauc Maskavas ielā. Kalpļaņas suķelē. Uz čakets, Fiona. Brauc zāļu vienkārši tā. Fions, mums ir sāds tur ir. Bet pa virtuvēm runājot, neredzēji? Tu, man liekas, Twitter baigi neizmanto, vai ne? Tad, kad vajag kaut kāds šis trends apstīties, Lidl virtuvītes, ka bija uz rukvēru vaļā. Jā, es to gribēju teikt. Jā, man viņas pat te pierakstīts. Lidl virtuvītes. Tagad bija pēdējais uz to Jānis. Tas... X-faktor. Jā. Es kurš neskatos, vispār neskatos X-faktor. Tagad es kaut man tas pats. Un es tagad sācu skatīties kaut šo sezonu, kaut kā gadījās mums, kad es trāpīju vienkārši, ka viņi skatās. Un es tur, tā baigi, es nezinu, es zinu, ka bija tas repers. Tas bija prikals, man šeit šits tevi, viņš tur nemāk. Un man viņš iepatikās. Un tad es katru nedēļu apskatījos. Un tu zini to prikalu, ka viņu ķipa tā kā... Tur jau arī ķipa vajag... Ķipā viņš beigās pateica, jā, es biju slims, mēs vienojāmies, bet īstenībā visticamāk, tur viņš parakstīs kaut ko tādu, ka viņš nevar vienkārši tā teikt, un tāpēc viņam tā tīzli jāierunā. Tā skatītāja konspirācija ir, ka sējām pāris. Tur bija TikTokā vienkārši izmeklēšana kaut kāda sieviete taisījusi. Es to, liekas, tieši to arī noskatījos. Jā. Visur tur, kas tur ko tvītojas ir, un tur tā režisori kaut kāda tvītojas. Jā. Bet par Lidl virtuvīti. To, ka režisore ir viena, sieva. Jā, bet par to Jānu, es jau tā kā, es jau kaut kāds skatos, es viņu arī neskatos. Stūlens. Bet kas ir? Nekā. Kas viņš? Izslēdz ārā, bet atstājas gājā. Bet es, kaut kad Patrīcija skatās, es arī apskatos kaut kāds tās priekšstats, bet tas baigi arī tā, ne? Jā. Un es vienmēr skatos to Jānu, un tāds, ko viņš tur dara? Jo viņš bija prikals. Klausies, kā... Viņš tajās tieši, es redzēju arī tos, ka viņš tajās atlasēs bija. Cepur nost, ritīgi labi, viņš tur, to UK, to Britu repu, mauns, ritīgi krūts, stilīgi, ritīgi cepur nost. Jā. Bet tajās tiešraidēs viņam liek dziedāt kaut kādu Gangsta Paradise. Tas bija es tad redzēju to iepriekšējo. Ļauj viņam, raut, kaut vai kā covers taisa, lai viņš repo savu lietu, un tad to piedziedājumu, lai viņš padziedāties. Jā, bet viņam, kaut kādu populāru. Bet viņam liek vienkārši,
pārrekot Mēs pāri. skatījāmies. Tas tā bišķi sāpīši, man liekas, viņam to. Un tāpēc varbūt arī tur cilvēki. Un galvenais, jā, tā, ka tu saki cilvēkiem, viņš patīk. Pa viņu balso reāli. Viņš būtu aizsities līdz kādam tam finālam. Viņam tā. Tas būtu prikals. Bet tā, cerams, ka Čalam vismaz izdosies. Bet es arī, jā. Tagad viss normāli. Es neskatījos nekad šos te, bet tagad es arī, es te pirmajā reizē Arts skatījās, es noskatījos vairāk šos priekšsums, sapratu, kurš man cepīja, un tad es vienā nedēļā es gaidīju, ka tas būs, es noskatījos. Tagad un es uzzināju, ka Čārām nebūs. Man favorīts, kas iespējams nākamdēļ izskatīs, ir tā tipa. Tāda meitene. Viņu kaut kas nesauc, ķipa vārdu. Tabita viņai. Bet Jā, viņa kaut kas sauc pat Tabita Busels vai kaut kas tāds. Jā, bet viņai vārds laikam ir Tabita, bet jau stage names ir tipa. Man tas ir mans favorīts. Tā ir mana favorīta. Bet viņai arī, cik es esmu paklausījos pēdējos priekšsums, viņai arī iedod neforšu dziesmu. Viņai, neskan viņai. Es dzirdēju viņai, bet tā viņai, super tāda profesionāla tā balss, viss ritīgi labi, viņai tajās arī atlasēs, tas pats stāsts, kas Jaņķelim bija. Ārā atlasēs, ritīgi labi viņai visi tie priekšsumi, tā kā reāli. Var dzirdēt, ka meitene bez mazliet profesionāls mūzikas, bet šitās tiešraidēs viņai iedod kaut kāds tāds draņķīgs dziesmas. Aišs dziesma neiedod vienu? Es tikai pārzinu, viņas to trijotā noraut tur kaut kā. Bet viņa 2 reizes bija uz izbalsošanas strīvs, un 2 reizes tik tālāk. Tā kā pusfinālā iekšā. Cerams, ka viņa iedos normāli dziesmu. Bet tu dabūji Lidl virtuvi? Edvardam nopirkt? Es nepaspēju. Cik bija vieta? Kur tu biji Ventspilī? Es uz vērtiņiem aizskrēju. Cik bija? 6 tikai? 6 tikai, jā. Un Lidl grupā es lasīju, ka tur ir sāks. Es Džeks viens tik tā kā tur vairāk bija tik tā viens. Viņš saka, es izkaunošu. Viens Džeks man ieraug. Sāk skrien, saka, es skrienu viņam līdz. Viņš brutāli sprītoja, aizskrien ap 2000 paudzes. Viņš saka, man nesaprot. Viņš saka, labi, es skrienu viņam līdz. Viņš sāk vēl ātrāk skrien. Jā, ko brutāli. Viens bija prikalā ielicis Twitterī, ķipā, kad man ir 5 Lidl virtuvītes, es pārdodu viņus par kaut kādu cik 80 eiro. Un viņam raksts veiks par virtuvīti vēl pieejam. Nebija kaut kas gatavu piemaksāt. Jā, reāli, tā kā dziesmas vajag biļets mēģināja dabūt tās Lidl virtuvītes. Viņi to izgojas. Es to haju visu redzēju, un es domāju, nomierinies, tu savedīs, jo vēl zinās sākumā, bet tas bija prikals uz vienu dienu. Jā, nav tā, ka viņas atvedīs atkal. Un galvenais tur arī bija prikals, ķipā, IKEA izmantoja, iespējams, ķipā lika iekšā, jā, ka mums viņas pietiks visiem. Tur bet tur nav tā kvalitāte. Jā. bet tas marketing trīs gan jau, ne? Kāpēc viņi izlaid? Viņi zināja, ka cepsies to, vai viņi nezināja, ka cepsies? Vai mūsu savi viņi negaidīja? Es domāju, ka viņi zināja. Viņiem vienkārši Lidl Latviju marketing cilvēku pamanīja un vienkārši izmantoja iespēju. Jo, jā. Kāpēc viņi tik maz ielikt tirgošanā? Tāpēc, es tā domāju, vai saknē jau tā bija ideja, ka par to sāks runāt? Paļubom. Un es tā domāju, vai tas... Tā ideja tāda bija, ka vienkārši uztaisīt kaut kādu trats ar kaut ko. Vai es tagad izklausos, ka es gribu taisīt kaut kādu? Nē. Uztaisīt kaut kādām pildspalvām baigo izķeršanu. Lidl. Cello. Kāpēc kāds tu iedziļinājies, kāpēc tāda atsaucības tām virtuvītēm bija? Es saprotu, ka lēti vienkārši. Super lēti vienkārši, jā. Kaut kā 10 eiro vai kaut tāds. Tā, ka brutāli, viņi varētu 100 maksāt, piemēram, viņi maksā 10 reāli. Tur bija visu plītiņu, mikronīt, visu. Es pats sev domāju, nolikt vietā. Domāju, ka ieceļ vienu Lidl virtuvīti. Pelmeņas uzvāja. Baigā. Bet, mums bija, IKEA bija arī uztaisījus labu prikolu, kaut marketing prikolu, kaut ko pa zvaigznēm. Neatceros, bet bija arī kaut kāds pants vai kaut kas tāds. Bet tagad vispārībā pa iepirkšanos bija Black Friday. Ko tad iegādājies, Ričardi? Ko man liekas, ka temu kaut kādu draņu? Sasautīja beidzot feisīties, uz ko reklamēju. Jā. Tur kā viens mums pazīstams, saka Optimus Prime. Bet, man liekas, tas Black Friday, es nezinu, es kaut kad biju, pirms kā 3-4 gadu uz Rīgā, aizbraucu, Black Friday vai iecels. Tur paņem nopūš putekļus no kādām vecajām kolekcijām, izstum ārā, uzliek 20%. Reāli nav nekā tā. Es pat nezinu, man liekas, štatos tur ir tikai vērts braukas izties pa televīziju. Bet nav kuros internetu veiklos vai kaut kas tāds? Kaut kur jau ir, bet reāli, man liekas, viss viņš uzreiz vienkārši tie veikali ieslēdzās uz to vienu dienu kā outlet. Vienkārši produkciju lēto pārdot. Es saku štatos, tur, kas stāv rindās pie durvīm un pēc tam sitās pa blenderiem. Tur ir vērts paskatīties, tur ir vērts braukt. Es džinu nopirku Black Friday. Jā, pareizi. Tas bija Black Friday, jā? Nē, pareizi. Jā. Tā bija otra.
Tā bija otrā diena. Ui, es izdarīju kaut ko šitam. Tā tur viss ir. Zini, kā ir. Jā, tas laikam arī būs Šonedēļ viss? Šonedēļ. Jā, tādā ziņā. Kas mums ir kaut kas, ko paziņot? Jā, es centīšos samontēt tā, lai mums muti iet kopā ar skaņu. Mēģināšu pievērst tam uzmanību. Jā. Kad šits ies laivā? Šitas, domāju, kas šodien ir pa dienu? Pirmdien, Jā, jā. pa šonedēļ aizies, domāju, ka trešo dienu toķi būs. Es domāju, ka par rītdienu. Es to bombardēšu. Jā, Šovakar viņš pieķersies bišķi. Šeit pieķersies, Un kaut kas vēl mums jānauncojums. Nekā jau nav. Seko, sūtiet mammām, tētiem, radiem draugiem šitādu podkāstu. Ziemassvētku nāk. Ziemassvētku nāk, lampiņas jāsāk likt apkārt visur. Es tā skatos, tu jau. Es arī sāku lēnām jau likt virs. Cik tev ir daudz? Kandavā unītī nopirka, tu atbrauks pie manīm, kādien man ir uz terasītes tā, trīs lampiņas izlikts, un tagad es iegrābos muļķis. Es, karoči, neapskatāju, ka paciņi neapskatās, nopirkt tādas, ķipat, eglītes tādas lampiņas, ķipa, ko ielikt šitā logos. Nu, līdzīgi, ne, tev bija uz rāmīšu, bet tā, lai pat vārds redz. Es biju iespraužā, tur varavīgs, un aiziet. Visam tādi jau ne. Un es domāju, Ne, šitās tāds gaumīgs. Jā, es gribēju vienkārši parastās siltās, ķipat, Es noreklamēšu Pepko. Pepsītī. Pepsītī, teiksim tā, ir pēc 3 maksā pa 2 Ziemassvētku, jebkādām lietiņām. Tāpēc man ir rūķīši, eglītes, lampiņas. Būs uz Pepsītī jāizbrauc, jā. Pepsī forši, jā. Tur normāli. Tur bija 10 evuši, arī tirgošanā. Modelītes sarkans. Jā. Pa kodiem 6 Bet ķipā latiem. reāli evuši? Viņi bija reāli, mēs bija šie evo. Nebija, ja tur ķipā Lances. Mitsubishi, Nu, nē. Tur bija. Annihilation, kaut kāds tur, Annihilation. Kur tu to atkal aizgāji Annihilation? Kas tu uzreiz, kāpēc? Nu, reāli. Tas jau ir tas jau Legit. Velīsi. Nu, tas nav kaut kāds Hot Wheels vai Jā. Burāgo, tas ir vēl līdz. Tas jau Velīsi. Bet, kvalitīvs, gribētu teikt. Jā. Nu, skaisti. Tad tiekās, arī decembris vēl nebūs sācies. Nu, karoči, lai Kaut labs nebūs. novembra beigas. Jā, es domāju, ka Decembris būs nākamajā Jā. reizē. Brauc uz Kuldīgi, te Kuldīgā. Čau. 472. Jā, nē. Dāj.